Labdien, dārgo skatītāji! Valmieras teātris, akustika. Es Krišāns Strots, un ar mani šodien kopā ir divas burvīgas Valmieras teātra aktrises – Māra Mennika un Vaiba Valante. Pirms mēs sākam runāt par aizbirušo avotu, mēs padzersimies nedaudz ūdeni. Tā, lūdzu. Paldies. Jo šodien kā reizi ir ļoti silta diena. Paldies. Vakardien bija pilnīgi tāda pati, un cerams, ka rītdien un visu vasara būs tāda. Šodien vējš mazliet. Šodien mazliet vējš. Nu tad, dāmas priekā. Par dzīvi. Par dzīvi. Par dzīvi, par teātri. Un mēs esam satikušies pārunāt par Feliksa Deiča izrādi Aizbirušais avots, kuru man bija tas gods noskatīties ierakstā. Un tas ir 2004. gads, Rudolfs Blaumanis. Darbā satiekās 3 noveles. Jā, pareizi. Satiekās Romeo un Jūlija, Pazu Mēmais precinieks un Aizbirušais avots. Jā. Un mans pirmais jautājums ir uzreiz, kā jums liekas, kāpēc ir tieši Aizbirušais avots, nevis, piemēram, Mēmais precinieks vai Romeo un Jūlija? Kāpēc tieši? Jā, tas bija pirms 20 gadiem. Pirms 20 gadiem. Ārprātīgi. Es, starp citu, tajā laikā gāju 1. klasē. Nē. Tad, kad jūs, es 2004. gadā veiksmīgi iesāku savas skolas gaitu. Ārprāts. Jo es tieši tā atkāpu mazliet no tava jautājuma. Es domāju, vai tam bija kāds pamatojums? Simboliska nozīme noteikti. Simboliska nozīme. Jo avots, viņš jau pēkšņi var pēkšņi uzburbuļot un uzrasties no jauna. Un tas ir, kā teikt, cilvēku ziņā, vai viņi palīdzēs viņam atdzimt vai nē. Tas ir tāds mantojums, arī varbūt. Es domāju, ka tam simboliska nozīme. Jo Feliks lika šo Aizbirušo avotu pašās beigās, kā 3. Tas viņam bija tātad būtiskākais, jo nezinu, man Feliks arī nekad nav bijis tā, lai tur, es nezinu, Romeo un Jūlija vai Mēmais precinieks. Mēmais precinieks, tā kā skatītāji varbūt vairāk nākt. Varbūt, kaut gan Aizbirušais avots arī jau. Bet es tagad, kad man atgādināju, kas tas ir par gadu, es tiešām biju aizmirst. 2004. Jā, man bija ļoti interesanti, jo es pabeidzu, es mazliet par sevi tagad jau. Katrs par sevi, protams. Es pabeidzu akadēmiju 3. gadā, bet mans pirmais iestudējums Valmieras teātrī bija tieši pie Feliksa, un tas vēl bija 2. kursā, 2001. gadā. Un tad pagāja 2003. gads, pabeidzu akadēmiju, un man piedzima meitiņa. Un tas ir augusts, un es domāju, tā, viss. Man tagad ir bērns, un neviens man tajā teātrī vairs negaidīs. Ka beidzās cauri, par ātru, viss skaidrs un tā. Un es esmu Rīgā, es atceros vēl, un dzīvoju to Ruti maziņo, viņa aprīt beigās piedzima. Jo es spēlēju līdz pēdējiem, bet tad tā pauze tie 3 mēneši. Un tad es vairs neatceros, bet Maskavē bija jau mobīli, es vairs neatceros. Es atceros to, ka es gāju, mums tāds mazs veikaliņš, tur tāds Kivī imantā. Un tur bija telefona būtiņa, es gāju un zvanīju uz teātri. Un, ja man bija, neatceros, kādā veidā atnāku ziņa, ka man vajag piezvanīt tajā augustā, un es zvanu, un Vīganta, viņa saka... Mūsu izrāžu vadītāja. Jā, tā ir. Izrāžu vadītāja. Un Māra man saka, Feliks tev gaida uz mēģinājumiem, tad un tad. Un man kas, jo es tiešām, es domāju, viss ir beidzies cauri. Un tad tas bija Aizbirušais avots. Un tur arī tieši tajā Romeo un Jūlijā mēs ar Māri Bezmēru spēlējām, tur redzēju pāri, kur maz bērniņš. Un treniņam mēs ņēmām Ruti, kurai bija tie daži mēnesīši, un mēs dziedājām to dziesmu. Tas bija nedaudz treniņu nolūku uz izrādē. Bet ne, izrādē, tas bija mēģinājumos, jūs trenējāties uz dzīvi. Un es biju tava mamma. Tu biji mana mamma. Ar Jānus Johansonu tēvu. Jā. Par Feliksa izrādēm mēs ļoti daudz esam ceļojuši, milzīgi daudz. Uz ārzemēm? Jā, pirmais brauciens bija uz Ameriku Valmieras teātrim ar Dūlo Paulīnu, ar Belševicu. Tad Blaumanis ir tik bieži viesojies Brakos, Blaumaņa muzejā ar izrādēm. Es nezinu, vai ar ļauno garu, jā, man liekas ar ļauno garu. Tad
Ninigra un Aligru bērnu izrāde zooloģiskajā dārzā tika spēlēta brīvdabā. Jā. Tad Leļu nams un, tas ir Ibsens, Leļu nams un Blaumaņa ļaunais gars tika spēlēts Zviedrijā. Dala teātrī Falunā mums bija ļoti laba sadarbība ar teātru. Mēs tur draudzējāmies un 2 reizes braucām pie viņiem, un viņi brauca pie mums. Viņi brauca pie mums ar Sievietes Smiltīs un Godo gaidot. No Zviedrijas? Jā. Brauca pie jums, Jā. Godo gaidot? Jā. Un tad vēl, kur mēs bijām ar Feliks izrādēm, kur mēs vēl esam bijuši, es tagad nevaru ārā Saldi no pudelā spēlējām tajā zaļajā izstrādē. Jā. Bet Feliks tā, kur viņš? Nē, viņš tāds ļoti elastīgs bija uz tādiem pasākumiem. Saldi no pudelā mēs taisījām uz lielās skatuves, kas skatīšu skatītāji. Jā, Saldi no pudelā, Protams, ka Feliksam ir daudz lielās zāles izrādes. Jā, un arī, ja es nemaldos, tas ir 97. gads, kad viņam iznāk arī Ivānos. Nu, Ivānos vispār, es domāju, tā ir tāda grants, tā ir augstiene, tas ir kaut kas fantastisks. Nu, vispār teātras tāds spēku pilnbriets un izrāde pat par sevi bija ļoti interesanta un ļoti laba, un viņa guva atzinību, un atsevišķi aktieri arī tika ļoti labi novērtēti. Feliks pats tika novērtēts. Viņam ir visas iespējamās balvas, ieskaitot 3 zvaigžņu ordeni, un Smiļģa prēmiju, un mūža ieguldījumu, un zelta fondu, un visu. Tā kā viņš ir ļoti, ļoti bagātu mūžu nodzīvojis un daudz ko. Nu, Valmieras teātras stūrakmenis, es teiktu. Viens no noteikti, bet viņš pats Valmierā nedzīvoja. Viņš bija rīdzinieks, jo viņš jau bija jaunatnes teātra aktieris Krievu trupā. Un viņš bija Adolfam Šapīro asistents. Bet mācījās viņš viņš beidzis Rīgas Politehnisko lauksaimniecības fakultāti. Inženieris, jā. Nu, tāpēc, ka viņu biogrāfijas dēļ kultūras iestādes atraidīja. Viņam cits nekas neatlika, kā izmantot to savu inženiertehnisko talantu, kas, starp citu, arī ļoti viņam palīdzēja izrādes iestudējot. Viņam viss bija saplānots, viss bija izdomāts. Un viņš aktierim iedeva tā kā tādas citas kurpes. Un ja tu trāpīji tajā izmērā, tad tās kurpes tevi nesa. Tas bija fantastiski. Un brīžiem man liekas, ka viņš arī bija tāds juvelieris. Viņš ļoti slīpēja tās šķautnes un pats līdzi dzīvoja un viss. Bija bauda pie viņa strādāt. Ļoti. Jo viņš arī pats vienmēr teica, ka mans uzdevums ir aktierim netraucēt virzīties pa to ceļu. Es viņam tikai palīdzu. Tā viņš saka, bet viņš ļoti palīdzēja. Viņš tik smalki to visu darīja. Un bija sajūta, ka tu pats neko nedari. Ka viss rodas, ka nezinu, kā tas vispār rodas. Un tas ir tā kā simfoniskajam orķestrim. Katrs spēlē savu instrumentu, un viņš izdalīja tā kā nošu lapu, un tu ievēro to savu melodiju, un viss skan, un viss ir. Un viņš to visu zināja pirms iestudēt. Tas nebija tā, kā tagad strādājam, un varbūt iesim tur, kur nesīt. Tā nebija. Un viņam arī nepatika etīdes. Un es saku, Feliks, bet kā, reku daudz režisori. Viņš saka, lai viņi tā es nezdaroju. Man nevajag. Man viss ir galvā jau. Un tas nenozīmē, ka viņš to kā visu to mutītā ieliks. Tā nē, jo viņš rada to sajūtu, ka tu pats visu izveido. Bet īstenībā jau viņš virza tā, ka tik smalki. Bet tā ir kaut kāda tāda arī, teiksim, varbūt tāda pedagoģiskā dotība. Jā, neapšaubām, viņš pedagogs. Viņš jau fakultātē arī studentiem pasniedza. Viņš arī man teica, ka viņam ir ļoti, ļoti žēl, ka viņam nav bijis pašam savs kurs, protams. Tas bija viņa sapnis, viņš to ļoti vēlējās un kaut kā nesanāk. Un tad, kad likvidēja
visiem par bēdām un šausmām jaunatnes teātri. Pēters Sūcis, mūsu toreizējais direktors, uzaicināja Feliksu uz Valmieru. Un tā viņš 92. gadā atnāca uz Valmieru strādāt. Ar Foņakovu un Laimi personīgajā dzīvē. Jā, un Laimi personīgajā dzīvē, un Drucis vissvētāko, kur Laimi personīgā dzīvē Ligitai Dēvicai bija ļoti skaista loma, un vissvētākajā meistars Sukurs Edgars spēlēja galveno lomu, un arī brīnišķīgi bija Inta Trēmani. Nu, tie ir tā mūsu vecie aktieri, ko jūs noteikti vispār vārdus nezināt. Mums bija tas prieks strādāt pie izrādes 100, kur mēs tā kā izskrējām. Mēs izskrējām cauri tai 100-gadēji, un tāpēc es tā varu Foņakovu un Laimi personīgajā dzīvē. Jā, mēs vienkārši, mums sanāca tā kā drusciņi pieskarties daudz tādiem stūrakmeņiem. Drucis lūga vissvētākā bija, man liekas, ja nemaldos, 76. gads, un es biju nostrādājusi teātrī 3 gadus, un bija ļoti spēcīga vidējā paudze, bet absolūti nebija jauno. Mēs ar Daci Eversu bijām vienīgās jaunās meitenes, un vēl bija rekvizītora Vaira Kraukle. Un mūs visas 3 ielika par sekretāriem tajā izrādē. Mums bija lomiņas mazas. Tā kā es pie Feliksa sāku ar tādu mazu lomiņu, un pēc tam es saskaitīju, cik tev iestudējumi? Man 11. Tiešām? Jā, man 11, jā. O, es biju pārskaitīju tev vairāk. Es pārskaitīšu, varbūt 12. Es arī, jo es 2 reizes skaitīju, un es domāju, nevar būt. Nu, kad jā. 12 lomas pie Feliksa Deiča, un tev ir 11. Ne, man arī liekas, ka man ir 12. Bet jums tur ir kaut kas līdzīgs. Es redzēju, ir Mežainis, un tad ir Mešs. Un katrā no tām izrādēm jūs ir tā kā galvenās lomas, vai ne? Kādā, man likās vienkārši tā interesanti. Mežainis, Mešs. Mežā Ostrovska mežā es biju Gurmišska, un Mežainī es nebiju. Es biju Mežainī Jeļena, jā. Man ir Jeļena Savskariņa. Tas ir no Feliksa. Tālais 2004. gads. Kāda vispār sajūta par tādu, kas teātrī notiek, kas tā kā ir, jūs esat pavisam svaigi ienākuši, burtiski nesen no akadēmijas, un tā ienākšana un viss, un diezgan daudz tev kursa biedri, ne? Es zinu, cik mēs esam palikuši, bet cik mēs ienācām. Mēs esam palikuši 3 šobrīd, jā, bet ienācām mēs Paprāls Pulciņš. Jo mums deva tādu iespēju, ka mums visus ņem. Jā. Un tad pamazām jau tāpat kā jums, kāds pats aiziet, kādu uzveicina, gan citur, ļoti, ļoti dažādi. Un tad mēs, man liekas, ka pēc gada, 5. kurā gadā vai 3. gadā, neatsakot, godīgā meitene bija, ko Ķimela Māra taisīja, tad spēcīgi izrāda ar Ingu Alsiņu centrā. Un tas bija tāds kopdarbs. Un tā mums bija pazudušais dēls, un man bija tumšie brieži, un tā katram kaut kāda tādas. Bet ienākšana, man liekas, tāpat kā jūs kursa. Interesanti lieta, vai ne? Jā, tā bija tāda. Es atceros to kopības sajūtu. Bet jūs tā labi. Protams, bet šeit mūs arī absolūti uzņem. Citādāk, tikai labi. Aizdomīgi labi. Jā, vai ne? Tev liekas, kaut kur tam dulcim kaut kad jābūt, bet nav, viss ir ļoti labi. Mums ļoti ar lielu sirsnību, un mirklī tiks sadalītas krustmātes un veckrustmātes. Man veckrustmāte bija Ruta Birgera, es viņu pieminu īpaši tāpēc, ka viņa bija Feliksam kā izrāžu talismans. Viņš arī teica Rutiņai, tu esi mans talismans, un viņš lika Rutiņu pēc iespējas katrā izrādē, kaut vai tur sēdēt, vai kaut kādu mazu lomiņu spēlēt. Rutiņa, protams, viņam bija pateicīga, un viņš Rutiņai tas tāda apusēja tāda, jā. Un likās, ka arī tie krustvecāki, kā sauc krustvecāki, un bija ļoti laimīgi, ka mēs esam tā šķiet. Uzņēmus ļoti, ļoti labi, jā. Mirklī radās kaut kādas kopējas sadraudzības un viss. Un pats teātris kāds bija? Viņš bija tāds, kāds bija pirms remonta, vai ne? Jā.
Tāds, mums atkal ļoti interesants laiks. Tāds, Jā. Tā arī bija mums bija ļoti kad bija pirmā rekonstrukcija, 92. Tā, kas bija 17 gadus mēs braucām uz Vaidavu, mēģinājām Vaidavā. Jā. Un ilgi gaidījām, ilgi stāvējām pie būvbedres. Jā. Bet Tagad jau lietas rāda, ka viss notiks laikā. Tā mēs domājam un ceram. Staigājot, tā izskatās. Bet mums ir kurtuve. Tā kā mums ir divas reizes. Divas reizes bijis šis piegājiens. Jā, bet man vispār ir aizdoma, ka tas notiek ik pa 20 gadiem. Tā kā, tā vismaz. Domā? Man tā liekas, jā. Es neko negribētos novēlēt. Laikam jau, bet nē, pateicoties tai kurtuvei, nav tāda traka sajūta. Es nezinu, kā justies, ka tev jau 15 gadus ir remonts, un tu vēl nemaz nezini, ka tev vēl divi ir priekšā, vai pieņemsim 13 gadus, un tu tikai tā gaidi. Mēs to visu pārdzīvojam. Jo es saprotu, neviens jau nebija plānojis, ka tas būs tik ilgi. Jā, protams. Mēs vēl skatījāmies, mēs vēl tā kā strādājām pie Van Handrida, redzējām video, kur ņem to gaisu un liek tajā burkā, un Pēters Lūcis tur uzrunu sāka, un visi sēž ar svecēm, un tu redzi, kāds vienkārši tajos dēļos ieķēries un elpo to gaisu. Tas bija sāpīgs. Tas izstījās ļoti. Mēs pirms šī remonta ar ilgu tramvaju kolektīvu mēs aizgājām pie lielās skatuvas un dziedājām, un teicām, ka mēs būsim atpakaļ, lai gaida un tā. Bet jā, tas kaut kā. Bet Feliks arī, es atceros, tā kā viņš dzīvoja vairāk par Rīgu, viņš arī teica, ka viņam, ka vasarā viņš Valmierā jūtas labi, bet ziemā labāk Rīgā tā kā. Un viņam bija, es nezinu, kāpēc es pārliec, vienkārši atceros to, ka mēs iebraucām kaut kad Rīgā, un tad pie Feliks piebraucām, un viņš prasīja, kā jums tur Valmierā, kā jums. Tagad viņš jau bija tā kā projām kaut kādu laiku. Un viņam, tad, kad viņš dzīvoja Valmierā, viņam bija kopmītnēs grūti, tāpēc, ka sevišķi tad, kad arī lija lietus, jo viņam tas lietus atgādināja kara laiku, kad lodes sitās pret valodzi. Un viņam tāpēc, ka lija lietus kopmītnēs, viņam bija ļoti grūti. Viņš to pats arī tā stāstīja. Jā, un tad viņš to skaudru stāstīja par koncentrācijas nometni. Salaspilī. Jā, un viņš teica, ka viņam ir Viņš ļoti maz par to runāja, bet vienā kaut kādā atklāsmes brīdī viņš teica, ka viņam ir palīdzējis tas, ka viņš ir starp tām koka gultām zemē ieraudzījis zaļu stādiņu, zaļu lapiņu. Un tā viņam ir kaut kā likusi saprast, ka jādzīvo, Bet viņš jau tur tāds pavisam bērns. Viņš ir dzimis 37. gadā, tā viņam bija, viņš bija kāds, viņam 10 gadu. Jā, viņam bija 20, viņš teica, ka viņam bija 20 dienas, ka viņam tēti nogalināja. Un mamīte ar māsu izdzīvojuši brīnumainā kārtā. Jā. Bet par viņu vispār ļoti maz informācija tādā ziņā, ka tu ierakstīji, Wikipēdijā uzrādās tikai viņa daļrada, vispār nekas nav par viņu. Viņš nedalījās. Tāds netvaram vietā dzīve tāda. Nebija tā. Parasti, kad vienmēr intervijas un... Viņš ar mums dalījās, arī stāstīja savus stāstus mums, un viņš saprat latviešu valodu, bet viņš kautrējās runāt. Jā, ir pāris ieraksti, kurus mēs arī dzirdējām, ka viņš tā ļoti lauzītā latviešu. Sarunas bija ļoti smieklīgs, vienmēr es runāju tā kā puskrieviski, puslatviski. Tas bija ārprātīgi. Un vēl par tām lomām piemin, tad viņš tiešām tā kā Baiba teica, ka viņš tā tagad reti, kur notiek, kur režisors seko līdz katra aktiera izaugsmē. Viņš dod nākamo pakāpienu. Dažkārt viņš iedod augstāk to pakāpienu. Tāpēc viņš saka, lai tā kā viņš grib. Un pēc tam viņš saka, ka tas tev vajadzīgs. Viņš saka, brīdī, ka vajadzīgs. Un viņš izvēlējās izrādes. Nevis izrāda, kādu viņš bija studēt, bet viņš gribēja konkrētam aktierim. Viņš saka, ja man nav aktieri, kāpēc es ņemšu to lūku? Kāpēc tas man nav interesanti? Viņš tik ļoti domājoši par aktieriem. Jā. Ļoti. Un viņš arī nekad, vismaz manā laikā, viņš nekad nepacēla balsi, viņš nekliedza. Viņš teica, es pats esmu aktieris, es zinu, kā aktieri jūtas. Ar aktieriem jārunā mierīgi, ar humoru, un jādod viņiem tā drošības sajūta. To viņš arī darīja. Varbūt tas viņam arī ir tā palīdzējis visu laiku, viņš ir sācis kā aktieris. Viņš ir brīnišķīgs aktieris ar inženieru izglītību. Aktieris plus inženieris ir režisors.
Jā. Un es vēl Feliks izrādēs, es piedzīvoju tādu brīdi, ko viņš man pats teica, ka diez vai dzīvē kādreiz būs, bet varbūt, ka vēl būs, bija izrāda dzimta. Man tur finālā ir jāmirst. Un tieši pirms tās miršanas, es tā nekad uz skatos neesmu jutusies. Man bija sajūta tiešām, drausmīgi, bet tā kā es mirtu. Man likās, ka stājas sirds, man vispār tas viss, es nokļuvu kaut kur pilnīgi citur. Un blakus bija Lietskalniņa Ilzīte, un viņa jutus bija kaut ko līdzīgi. Tur bija kaut kāds cits jau kaut kas notika, es nezinu kas. Un mēs uzgājām augšā pēc tam pie Felikas, uz to viņa istabiņu, un viņš teica, šo atceries. Aktieru mūžā ir ļoti reti tādi brīži. Un es to piedzīvoju pateicoties Feliksam. Bet tu vēl esi kādreiz to piedzīvojis? Nē. Nekad vienu reizi. Tikai izrādē vienu reizi. Tie brīži reti. Tā ir. Un interesanti par Feliksa dzīvi ir tas, ka viņš 14. gadā iestudēja it kā savu pēdējo izrādi Augusta vaļus. Jā. Un pēc kaut kādiem 5 gadiem, laikam, viņš arī nomira, bet augustā. Un tad tie augusta vaļi viņu aiznesa mūžībā. Es atceros to. Mēs tieši strādājām pie 3. kursā. Tas bija, mēs taisījām Viktoriju un 731. solis. Atceros, ka tas... Un latvietis neesot tik daudz blaumaņu. Kas arī ļoti interesanti. Viņš jau pilnīgs tāds blaumaņu meistars. Viņam vai nu blaumanis vai tāda kārtīga krievu klasika. Klasika vai Ibsens. Es nezinu, kā jums, bet tas blaumans vispār neliekas svešs. Viņš, lai arī tas ir 19. gadsimts un kaut kas tu lasi un tu vari sasmaržot to visu, kas tur ir aprakstīts. Tas ir viss tāds mūsu šejienes pakausī. Un starp citu, viņam bija Dečs, viņš vienā intervijā saka, ka es speciāli tur otrādi, jo man ir otrā pusē viss, bet viņš raksta, Dievs Latviju tur savās rokās. Zeme, kurā ir viss nepieciešamais cilvēkiem - gaiss, ūdens, barība, iespēja veidoties mikrokosmosam. Tik skaisti. Jā, un tie viņa vārdi par to. Viņš tur vēl gan paturpina par to, ka latvietis ir tā kā pats par sevi, viens otram neuzmācās, bet tomēr ir kopā. Un tas, tādā blaumanī, manuprāt, tas visur ir. Bet par to izrādi, skatoties to izrādi, tā kaut kāda tāds naivums, kas nāca no tā visa, no tā aizbirušā avota. Un, es nezinu, kāpēc man tā sajūta bija. Vai nu es zināju to, ka jūs jaunie aktieri tur vēl esat tikko atnākuši un sākuši, un tiešām visi ir tādi centimetru virs zemes, staigā. Bet tur... Es ceru, ka jūs atceraties, tur tādi daudz dažādi interesanti paņēmieni, manuprāt, tieši tā izrādē. Tur ir, es gan neesmu lasījis nevienu no tām blaumaņu novelēm, bet ir iet stāsts, un pilnīgi dažās vietās ir tāda atkāpe, kur mēs tagad paskaidrojam, kā mums pirms tam ir bijis, ka mēs te tagad tā esam. Un tad es domāju, vai, ja jūs atceraties, tas bija tā... ka viņš pats ņēma un to rakstīja, vai tas jau ir tajos darbos iekšā, vai viņš atnāca, nolika eksemplāru, un jums tur nebija... Jā, es tur... Mums nebija pie tekstiem, mums tur nebija jāstrādā. Jums nebija nekas tā kā, tas viss jau tika pasniegts. Bet mūziku gan tur puiši jūsējā. Jā, viņš lūdza puišiem un puiši. Puiši taisīja no tautas dziesmām visādas tādas smeltiņas, kas ir baigi forši viņi iekļāvās tieši tajā. Jā, tas bija ļoti skaisti. Varbūt arī caur to tas naivums drusciņ kaut kāds tas... Bet arī Feliks ļoti vēlējās to tīro blaumanu, tīro cilvēku. Mums ļoti vēl aizvien mums arī ilpuķi ir, mēs šeit to no mēmā precinieka to teikumu, kur ir, kad dodas pie tiem lūkot to puisi, un tad Sukuram bija tas teiciens, ko tad līdz vakaram sadarīsim, vai neaiziesim līdz mazpurkaļiem? Man tas mazpurkaļs tāds labs znaks. Mēs ikā laikam, ko tad līdz vakaram sadarīsim, tad neaiziesim līdz mazpurkaļiem. Tur ārkā, un tad tur skaidrīt putiņi dziedājās tās tautas dziesmas, un puiši viņi vilku uz zobu, ka viņi sāk savu niedoliņu gultu tais. Un es zinu, ka Lūcis kādreiz teica, kad tās senās tautas izrādes studējām, viņš teica, jums vajag spēlēt tā,
lai mēs saprastu, ka jūs nezināt, kas ir televizors, ka jūs nezināt, kas ir telefons, jūs nezināt tādas lietas. Jums tie bija citi cilvēki. Kaut gan tās savstarpējās attiecības bija tādas pašas kā mums šodien, bet, jā. Bez visu liekā. Bez visu liekā, jā. Tādas tīras attiecības. Nesteidzīgi un tīri. Un es atceros vēl to arī, ka Feliks, protams, ļoti daudz rādīja priekšā, un tas bija tik brīnišķīgi. Tas bija, jā. Viņš tik stīk. Rāvās kājās. Jā, aktieris. Jā. Un tas vienmēr bija tik smieklīgi arī, protams. Un tad vienu izdara, kā viņš tur kaut ko. Viņam ir tīpaši, ka viņš kādai mātei rāda, kā kaut kas jādara. Jā. Un viņam patika tā, ka katram tās sīkumiņas, tos smalkumiņas tieši kaut kādas atrast, ko tev vispār prātā neienāk, varbūt dažkārt. Ir tā sajūta dažreiz, ka ir kaut kāda šķipsniņa vairāk iedota kaut kā, un kaut kāda tāda empātija. Es pieļauju, ka viņš to aktieri ir tā, mīlējis vispār. Ļoti tāda, to nevar nejust. Un tā bija vienalga, tā bija bērnu izrāda kā Tomā Sojerā, kur viņš daudzījās ar mums visiem tā, ka neiedomājams lietas vienkārši, kas notika. 12 izrādes Tomu Sojeru nepieskaitīja. Jā, Tomā Sojerā. Kas 12? Tad man 12. Kolosāli. Jauki. Un vēl viena izrāda, par ko esam bezgalīgi pateicīgi par 3 māsām, ko viņš uztaisīja ar Elīnu un Ievu mums kopā 3. Un tas ir tas mūžam atmiņā paliekoši un sirdīs paliekoši. Ko es gribētu viņam pajautāt? Es tikko atcerējos. Tāda atbildes man jautā. Jā, es atcerējos, kāpēc pajautāt, tāpēc, ka Feliks bija tikko aizgājis, nomirs, un Ivars Vanaks, kas ir mūsu trupas vadītājs. Ivars redzēja sapni, ka viņš iet pa gaiteni un pretī nāk Feliks. Un Ivars saka Feliksam, Feliks, jūs taču esat miris. Un Feliksam bija tāds tipisks viņa teiciens, viņš teica, Ivars, ņivi dumavai. Viņš vienmēr viņam, tas bija viņa tipisks teiciens. Jā. Es nezinu, es viņu gribētu ļoti samīļot un šeit. Es arī viņam ļoti samīļot un gribētu un pateikt paldies par visu, kas bijis tik skaists. Tagad mums jāraud. Tagad jāraud. Piedodiet. Nē. Tas ir vislielākais kompliments, manuprāt, ko var pateikt par cilvēku, kura vairs nav, ka gribētos viņu vienkārši samīļot. Jā. Tad par dzīvi. Ai. Vienreizēji skaisti saruna. Jā, tiešām ļoti. Jā.